Labrīt, šorīt pie mums ciemojas Ances Ģīlis. Mēs turpinām apspriest tēmu Mommy Makeover. Labrīt. Labrīt, Ance. Un jautājums ir, kā operācija ietekmēs ķermeņa proporcijas un simetriju? Operācijas uzdevums, protams, ir uzlabot ķermeņa proporcijas. Tur, kur ir pa daudz, tur mēs noņemam nost. Tur, kur āda atkarājās, mēs viņu varam pievilkt. Tur, kur ir tauki pa daudz, mēs viņu nosūcam nost. Un tieši tāpat arī, protams, mēs veicam operāciju simetriski, ja ir kaut kādas vai nu dabas nodarītas asimetrijas vai traumu sekas, tad tas arī viss tiek izkorģēts. Un reāli tu esi tāds skulptors, vai ne? Ar kaut kādu matemātikas piesitienu, bet jā. Klavance, bet kā ir ar tām rētām? Vai uz krūtīm vai vēdra būs redzamas rētas un kā tās varētu izskatīties pēc operācijas? Protams, ja tā ir ķirurģiski iejaukšanās, tad viņi atstāja kaut kādu nospiedumu uz ādas. Tas, kas ir pozitīvi, protams, ir mūsdienās ļoti daudz metožu, ar kurām mēs varam ietekmēt rētu kvalitāti un panākt, lai viņas ir pēc iespējas nemanāmas. Bet ko es kā pacients tādā pēcoperācijas periodā varbūt varu lietas labā darīt, lai pēc iespējas mazinātu tās rētas? Pirmkārt, svarīgi ir, lai ir ķirurgs ar pieredzi, kurš zina, kurā vietā šos griezienus taisīt, lai viņas jau dabiski ir pēc iespējas mazāk pamanāmos apvidos. Un pēc tam arī ķirurgs ir tas, kas ir blakus pacientam arī visu pēcoperācijas periodu un redz, kurā brīdī ir pareizi sākt spiediena terapiju, kas ir vai nu silikona plāksteri vai smērs, masāžas. Ja rēta sāk sabiezēt, reizēm tās ir lāzera procedūras, ar kurām viņas var nomīkstināt. Beigās tā var būt arī mikropigmentācija, kur vienkārši ādas pigments tiek ievadīts šajā rētā, lai viņi pavisam aiztonētu. Super, paldies, Ants. Paldies. Radio Skonto.